Labvakar! Jūs skatāties raidījumu Runā Latgale. Kā allaž pārunāsim aktualitātes Latgales reģionā, un mūsu studijas viesis šoreiz ir Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis. Labvakar! Labvakar! Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija plāno ieguldīt aptuveni 52 miljonus eiro Latgales reģiona attīstībai. Projekta realizācijai visā Latvijā savukārt paredzēti 236 miljoni eiro, jeb 5. daļa no Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Vai jūsuprāt, šis ir godīgs sadalījuma princips? Jāņem vērā, ka tā nav vienīgā nauda, kas tiks ieguldīta Latgales reģionā. Un vides ministrija arī nav vienīgā ministrija, kura struktūru fondu līdzekļus, par struktūru fondu līdzekļiem realizēs programmas Latgalē. Bet ir ļoti labi, ka tāda atsevišķa, es teikšu neliela programma ir, un tomēr virkne Latgales pašvaldību, sevišķi mazākās, varbūt pat pirmo reizi saņems tieši tādā veidā līdzekļus un iespēju gan sakārtot infrastruktūru, gan palīdzēt uzņēmējiem savā teritorijā darboties. Godīgi vai negodīgi, daudz vai naz to līdzekļu, tas ir nosacīti. Teiksim, ja? Ja mēs paskatīsimies Liepājas metalurgam, vienreizējā palīdzība bija lielāka nekā Latgales programmai šai 7 gadu laikā. Tāpēc par lielu to naudas summu nosaukt nevar. Bet, kā jau es teicu, svarīgi, ka viņa ir. Un tā būs iespēja, tā ir drīzāk attieksme un signāls, ka Latgalei vajag attīstīties. Ar šiem līdzekļiem, lai būtiski uzlabot situāciju un panākt reģiona attīstības perspektīvu, vien ir par maz. Bet savācot visas iespējas kopā, mēs domāju, ka varēsim parisināt daudzas problēmas. Līdzekļi no šī fonda ir paredzēti degradētajām teritorijām. Kas tās īsti ir par teritorijām un vai Daugavpilī reāli ir projekti šādu teritoriju attīstībai? Šīs programmas ietvaros ar degradētajām teritorijām pārsvarā saprot tās teritorijas, kurās agrāk bija izveidoti uzņēmumi un kuri tagad nav. Un teritorijās ir jāiegulda līdzekļi gan infrastruktūras sakārtošanai, gan arī varbūt pat esošo būvju nojaukšanai. Un, protams, ka Daugavpils pilsētā tādas teritorijas ir. Ir projekti sagatavoti lielākā vai mazākā gatavības pakāpē, ir investoru interese par šādiem projektiem, tāpēc mēs esam gatavi viņus realizēt. Bet kas man šķiet ļoti svarīgi šajā reizē un atšķiras no citām reizēm, ka noteikumi vēl nav apstiprināti, tas ir tikai projekts. Bet katrā ziņā ir iespēja, ja pašvaldība pati realizēs šo projektu, mēs varam pat uzbūvēt kaut kādu ēku un pēc tam atdot viņu izsolīt nomas tiesībās izsolē uzņēmējiem, un tad atbalsta intensitāte būs 85%. Tas pats ir pie infrastruktūras iekārtošanas, bet ir iespēja, ja atrod partneri privāto uzņēmēju aiz laika un viņš realizē tad jau šo projektu, teiksim, savām vajadzībām, tad gan atbalsta intensitāte būs tikai 50%, bet šo naudu no pašvaldības kvotas tad var novirzīt konkrēti uzņēmēju darbības, uzņēmēju attīstībai. Es jau sen teicu, ka mēs esam gatavi dalīties jau pie pirmās Latgales programmas, ar to naudu, kas nonāca pašvaldībai par labu uzņēmējiem. Šoreiz izskatās, ka tāda iespēja būs. Un Daugavpilī no uzņēmēju puses par šo programmu interese ir. Un gatavība piedalīties tādā veida projektos, vismaz šobrīd ir diezgan liela. Un es ceru, ka mēs varēsim sniegt varbūt daudz konkrētāku un adresētāku palīdzību tieši uzņēmēju darbībai. Kuras teritorijas šādā veidā varētu sakārtot? Ir vesela virkne rūpniecisko zonu, tas ir Gajokā, kur mums ir īpaši daudz plānojama infrastruktūras ieguldīšana, jo tur aktīvi attīstās mūsu uzņēmumi, sevišķi tie, kas saistīti ar būvniecības nozari, un viņiem ceļi, pievadceļi ir ļoti svarīgi, un tie ir diezgan dārgi infrastruktūras elementi. Protams, ka turpināsim tālāk strādāt Ziemeļu rūpnieciskajā zonā, arī Grīvas ražošanas teritorijā. Mēs realizēsim dažus projektus, gatavojot šo programmu, pateicoties uzņēmēju interesēm. Mēs tagad skatāmies arī par iespējamiem projektiem bijušā gaļas kombinātā teritorijā, kur mums gan ir jāiegūst zeme savā īpašumā, jo lielākā daļa no viņas ir vai nu valstī, vai nu nav reģistrēta zemes grāmatā, bet neieguldot tur Eiropas Savienības līdzekļus, sakārtot šo teritoriju un padarīt interesantu uzņēmējiem nevarēs. Ir arī atsevišķi citi projekti, kuru realizācijā mēs noteikti piedalīsimies un, kā jau es teicu, mēģināsim maksimāli iesaistīt tieši uzņēmējus.
Runājot par ekonomisko aktivitāti, pēdējā laikā valstī atkal ir audzis bezdarba līmenis. Dati liecina, ka no Latvijā reģistrētajiem 87,800 bezdarbniekiem vairāk nekā 25,000 ir tieši Latgales reģionā. Kā jūs komentētu situāciju Daugavpilī, vai arī šeit vērojama ekonomiskās situācijas pasliktināšanās? Ja 14. gadā salīdzinot ar 13. gadu bija vērojama pastāvīga bezdarba līmeņa samazināšanās, tad tagad, acīm redzot, tomēr tas ir Krievijas krīzes un rubļa kursa iespējā nedaudz bezdarba līmenis ir pieaudzis. Bet tomēr viņa lielākais pieaugums ir saistīts ar sezonālām svārstībām. Ziema uz pavasara pusi nāks tagad sezonas darbi, atvērsies atkal celtniecības pakalpojumu tirgus. Un pēc visām prognozēm var paredzēt, ka bezdarba līmeņa kritiska pieauguma nebūs. Pirmie jūsu nosauktie skaitļi liecina par to, ka joprojām Latgale ir īpašas uzmanības jāpievērš šeit risinājumiem. Un arī Daugavpilī, lai gan mēs esam vidējā līmenī starp republikas pilsētām, tomēr ir ļoti nopietni jāstrādā. Vēl jo vairāk, ka varbūt nav tās sliktākās prognozes, kas bija saistītas ar Krievijas krīzi, ar sankcijām piepildījušās, bet kaut kādam pašapmierinātībai vietas nav, jo kā tikai nedod Dievs radīsies problēmas ar dzelzceļu, tā uzreiz gan Daugavpilī, gan Latgalē būs daudz smagu jautājumu, gan ekonomisku, gan sociālu. Cerēsim, ka tomēr šī nozare, kas ir viena no galvenajām mūsu reģionā, strādās arī turpmāk veiksmīgi. Kamēr citās nozarēs ir diezgan augsts bezdarba līmenis, ir nozares, kurās speciālistu Latgalē joprojām trūkst. Par šo tēmu noskatīsimies nelielu sižetu. Tagad mēs skatāmies nelielu sižetu. Mēs varam turpināt? Kā jūs komentētu sižetā redzēto? Kā jūs vērtējat, cik efektīvi norit jauno speciālistu piesaiste? Tā kā problēma tiešām ir ļoti asa un esam nonākuši situācijā, ka atsevišķās diagnožu grupās, kā to saka speciālisti, mums jau ir apgrūtināta pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem slimnīcai, bija jāpieņem ātri un nestandartni risinājumi. Uz šo brīdi nevaram būt pilnīgi apmierināti ar rezultātu, gribam, lai viņš būtu jūtamāks un ātrāks, tāpēc izskatīsim iespēju par vēl papildus aktivitātēm, kas saistīti ar reģionālās slimnīcas darbu. Jo, lai gan veselības aprūpe nav tieša pašvaldības funkcija, bet pašvaldība nevar nepiedalīties un nepievērst uzmanību. Cerēsim, ka tās aktivitātes, ko spērs veselības ministrija, palīdzēs sakārtot šo jomu. It sevišķi tomēr svarīgi pievērst uzmanību stacionārai aprūpei reģionos. Jo reģionālo slimnīcu situācija gan finansējumā, gan ar kadru nodrošinājumu ir smaga visā Latvijā. Un, ja nepievērstam speciāli uzmanību, tad mēs varam nonākt ļoti nepatīkamās situācijās. Būs daudz jāstrādā, daudz kas būs atkarīgs no uzņēmuma vadības, bet pašvaldība no savas puses darīs visu iespējamo, lai piesaistītu arī turpmāk jaunos speciālistus mūsu iestādē. Kādas vēl varētu būt šīs iespējas vai aktivitātes, kā pašvaldība varētu veicināt speciālistu piesaisti? Šīs stimulu loks ir diezgan tradicionāls un zināms, bez tieša finansiālā atbalsta, it sevišķi jaunajiem speciālistiem caur stipendijām, kuras mēs noteikti paaugstināsim tuvākā gada laikā. Starp piemaksām skatāmies arī uz sociālām garantijām, uz iespējām piešķirt dzīvokli, tādās likumdošanas iespējas, kādas mums piešķir jauniem speciālistiem atnākot. Domāju, ka viņiem veidot ģimeni tas arī var būt ļoti svarīgi, tāpēc šogad domājam uzsākt daudz dzīvokļu mājas rekonstrukcijas projektu. Māju, ko mums uzdāvināja, burtiski uzdāvināja komersanti pēc tam, kad viņiem neizdevās pašiem šo projektu realizēt. Tas ir tāds, diezgan reta situācija, parasti jau mēģina pārdot īpašumu, bet tieši šī māja varētu būt par pamatu 9 māja, kas palīdzēs mums risināt jautājumus gan ar speciālistu piesaisti, gan sniegt atbalstu jaunajām ģimenēm, jo teikt, ka nav dzīvokļu īres tirgus pilsētā nevar, bet teikt, ka šīs kategorijas var saņemt tur pilnīgi labu un kvalitatīvu pakalpojumu, arī nebūs taisnība. Cilvēki nāk, viņi grib
īrēt dzīvokļus no pašvaldības, jo uzskata, ka tas ir droši, stabili un tas ļauj uzsākt gan darbu šeit mūsu reģionā un Daugavpilī, un mēs to atbalstīsim. Turpinot aizsākto tēmu par speciālistu trūkumu, lielu rezonanci Latgalē izraisīja Višķu tehnikuma slēgšana. Iespējams, šo izglītības iestādi varētu saglabāt, pievienojot Daugavpils celtniecības skolai. Kā jūs vērtējat šādu variantu? Es domāju, ka jādara viss iespējamais, lai mūsu bērni, mūsu jaunatne varētu gūt izglītību, labu profesionālo izglītību maksimāli tuvu dzīvesveidiem. Jo sliktākais, kas var būt gan priekš bērniem, gan priekš paša reģiona kapacitātes, ir kaut kādu izglītības iestādi slēgt. Piedāvātais variants ir varbūt viens no visreālākajiem, ņemot vērā to, ka celtniecības mūsu skolai ir kompetenču centra status, tātad ir iespēja piesaistīt struktūra fondu līdzekļus. Jo šodien saglabāt Višķu arodskolā apmācību, neieguldot tur līdzekļus mācību bāzes sakārtošanai, nav reāli. Šī skola un celtnieku skola nav Daugavpils pilsētas domes iestādes un īpašums, bet mēs no savas puses darīsim visu, lai atbalstītu šo mācību iestāžu saglabāšanu un veiksmīgu darbu. Jau otro gadu Daugavpilī tiek realizēta arī grantu programma konkursu uzņēmējiem Impulss. Varbūt pastāstīt nedaudz sīkāk par šo konkursu. Kāds ir tā mērķis? Mērķis patiesībā ir ļoti vienkāršs. Mūsu uzņēmējdarbības iesācējiem, pārsvarā jauniešiem, dot iespēju pamēģināt un ceram arī veiksmīgi sevi realizēt. Patiesībā mēs vienkārši piešķiram naudu, līdz 7 000 eiro projekta realizācijai, neprasot ne ķīlu, jo īpašuma šai kategorijai nav. Un mēģinām darīt šo programmu pēc iespējas vienkāršāku, pieejamāku un saprotamāku. No otras puses, protams, ka jāpieņem mēri, lai nebūtu kaut kāda radoša pieeja un vēlme ar šo naudu risināt pavisam citas problēmas, nekā mēs viņu saskatām. Tāpēc mūsu partneris šajā projektā ir Svetbanka, kuriem ir pieredze darba ar naudas izsniegšanu. Viņi gan aizdod naudu, bet mēs piešķiram naudu. Viņa nav jāatdod projekta veiksmīgai realizācijas gadījumā, tāpēc interese ceru, ka šogad būs vēl lielāka, jo pirmie 7 projekti, kas bija pagājuši gadu, pagājis tikai pusgads, projekta realizēšanas termiņš ir gads, pārsvarā realizējas sekmīgi, un tāpēc šogad paredzam šai programmai līdzekļu vēl vairāk. Protams, ka ņemot vērā to pieredzi, kas ir uzkrāta, mēģināsim, kā jau teicu, darīt to, lai šīs programmas noteikumi iesācējiem būtu vēl vienkāršāki, bet kontroles mehānismi mums arī būtu. Kas jādara tiem, kuri vēlas pieteikties? Jāsagaida, kamēr mēs tagad tuvākā laikā aprīļa mēnesī šo programmu uzsauksim, jāpalasa nolikums, jāsagatavo biznesa ideja, jāatnāk pie mūsu attīstības departamentu uz biznesa atbalsta nodaļu, un tur jāiesniedz savus pieteikumus. Un ja šī ideja ir laba un viņu pārliecinoši var prezentēt, tad būs vienkārši jāsaņem atbalsts šīs idejas realizēšanai. Izklausās pēc ļoti jaukas iespējas. Turpinot par pozitīvām tēmām, tuvojas lielākie pavasara svētki. Kā lieldienām gatavojas Daugavpilī? Mums pagājušajā gadā bija, manuprāt, un arī iedzīvotājiem patika mūsu olu promenāde, parāde, kas bija, ko realizēja mūsu Saules skolas audzēkņi, kas veica veselu akciju ar olu izkrāsošanu, un mēs šo ideju saglabāsim un attīstīsim. Tas varbūt būs viens no galvenajiem pasākumiem pilsētniekiem. Iesaistīsim skolu jaunatni, veidosim konkursu. Tāpēc domāju, ka būs liela interese, būs daudz dalībnieku. Un šim konkursam, protams, kā arī iedzīvotāji varēs novērtēt un attiecīgi noteikt, kas ir labākais, lielākās olas turētājs Daugavpilī. Bez tam būs arī virkne tradicionālu pasākumu, gan šūpoles, gan cita veida aktivitātes. Domāju, ka svētkus sagaidīsim visiem pilsētniekiem un pilsētas ciemiņiem būs prieks. Ļoti jauki! Aprīlī norisināsies Daugavpilī vēl viens ievērojams notikums, jeb tradicionālā turisma konference. Kā jūs plānojat attīstīt turisma nozari? Dzīve parādīja, ka turismas kā papildu nozare, nevar viņš būt pilsētai sevišķi par galveno industrijas tēmu, bet viņa ir svarīga un viņa dod savu ieguldījumu, lai gan, tur pēdējo notikumu
iespējā turisma plūsma ir nedaudz mainījusies, pat samazinājusies, bet tas nozīmē, ka ir jāstrādā vēl vairāk. Tāpēc šogad galveno akcentu liekam uz darbu ar operatoriem, ar tiem, kas uz šejieni var atvest turistus, gan no Vācijas, gan no Skandināvijas valstīm, kopā ar Latgales plānošanas reģionu iepriekšējos gados veiktais darbs arī izstādēs, kur piedalījās mūsu pilsētas un reģiona pārstāvji, ir aktivizējuši plūsmu no Nīderlandes. Mums ir laba sadarbība ar Lietuvu, ar Baltkrieviju, sevišķi Daugavpils Vitebskā maršruta kontekstā Šagāls Rotko, bet parādījusi dzīve, ka infrastruktūras attīstība ir realizēta veiksmīgi. Nav jau turismus, teiksim, Daugavpilī atsevišķi no visa pārējiem. Mēs strādājam gan kopā ar Reizekni, jo Rotko, Latgolas, Gors ļoti labi strādā turisma maršrutos. Tāpat, protams, ka ir Aglona, kas ir interesanta turistiem. Un šādā veidā paplašinot šo informāciju par iespējām atbraukt šeit, pavadīt laiku un saņemt papildus informāciju par to, kas ir Krāslavā, kas ir Balvos, kas ir Reizekne, veidot šos maršrutus, palīdzēt operatoriem viņus plānot. Tas ir svarīgs darbs, un mēs viņu noteikti turpināsim. Jūs jau minējāt Rotko centru. Kādi vēl ir tie objekti, kas saista turistus Daugavpilī? Es jau nosaucu veselu virkni objektu Latgalē. Kā jau teicu, tas nav tikai Daugavpils projekts, bet mums ir vesels turisma maršruts ar akcentu uz Baznīcas kalnu, kur ir 4 baznīcas. Mēs veidojam aktīvās atpūtas zonas, veidojam gan saistītas ar sporta aktivitātēm objektus, trasi slēpošanas un skijeringa un skriešanas Stropu ezerā. Attīstām atpūtas vietas pie ūdeņiem, tāpēc būs ko parādīt pilsētas ciemiņiem, pilsētas iedzīvotājiem arī varēs aktīvi piedalīties. Jo ir mūsu reģionā šis potenciāls, un viņš noteikti ir jāizmanto sākot ar pilsētu, Daugavpils lokiem, un Latgalē ir ko piedāvāt. Daugavas lokiem, pareizāk sakot. Šis gads Daugavpilī aizrit arī jubilejas zīmē. Pilsētai apritē 740 gadi. Kā norit gatavošanās svinībām? Mēs ne tikai gatavojamies, mēs jau savā veidā esam uzsākuši šīs svinības. Viena no šīm jubilejas akcijām ir tās 740 labo darbu akcija, kad mēs aicinām pilsētas iedzīvotājus, uzņēmumus, iestādes, ziedot pilsētai, dāvināt viņas dzimšanas dienā kādu no labajiem darbiem. Un viena no pirmajiem, kas atsaucās, bija mūsu Daugavpils universitāte, kas uzdāvināja Daugavpilī jaunatklātu vaboli un nosauca viņu pilsētas vārdā. Īpaši patīkami tas, ka visai pasaulē ir iespēja parādīt mūsu pilsētas, mūsu reģiona intelektuālo potenciālu, zinātniskās pētniecības iespējas, jo šī vabole ir atrasta, ja es nemaldos, kaut kur Dienvidu Āzijā, tuvāk Filipīnām. Tā kā mūsu vārds iziet pasaulē, bet atsaucas arī, kā vienmēr radošie cilvēki pirmie, ir piedāvājumi dziesmas veltīt pilsētai, dzējas. Būs arī, domāju, konkrēti iedzīvotāji darbi, kaut vai sakopjot kādu teritoriju vai labi iekārtojot. Tā kā šie pasākumi notiek. Esam organizējuši gada garumā, būs arī Latvijas reģionu dienas Daugavpilī, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes. Pirmie pasākumi ir notikuši un iedzīvotājiem ir liela interese par šāda veida koncertiem. Galvenie pasākumi, protams, ka būs jūnijā pilsētas dienās. Būs koncerti, piedalīsies gan Latvijas mākslinieki, būs grupa Spērkons, Elpa, kas ir sen bijis jau skatuves un varbūt mazāk dzirdama pēdējā laikā, bet kurai ir liela nozīme, man šķiet, gan mūsu mūzikas attīstības vēsturē. Būs arī Busulis ar koncertu, būs mākslinieki no Krievijas, būs sporta aktivitātes, varēs gan būt kā skatītāji, gan kā dalībnieki. Plānojas diezgan liels karate turnīrs pilsētā. Tā kā brauciet ciemos, būs ko redzēt, būs ko darīt. Esmu pārliecināts, ka gan ciemiņiem, gan iedzīvotiem šie svētki sagādās prieku. Vai ir iespējams kaut kā palīdzēt svētku tapšanā? Bet katrs, kas sniedz informāciju par šiem svētkiem, kas nāk ar savu piedāvājumu, ir aktīvs palīgs, un mēs vienmēr esam atvērti sadarbībai. Liels paldies jums par sarunu! Paldies, ka skatījāties! Visu labu!